Šodien, 30. janvārī, Rīgas domē notika konference par sociālajiem un komunālajiem jautājumiem Rīgas pašvaldībā. Galvaspilsētas doma ir izveidojusi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmas attīstības stratēģiju 2008. līdz 2013. gadam. Arī šī attīstības stratēģija bija iekļauta konferences dienas kārtībā. Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Denevičs nevarēja žurnālistiem izstāstīt, kur uzstādītie mērķi jau ir sasniegti, bet kuri vēl sasniedzami. Šobrīd es jums tik precīzi nevarēšu pateikt, kas ir izpildīts, jo lielā mērā to noteiks budžets, kur pieņems 9. gadam. Šo budžetu pieņems 24. februārī. Žurnālistiem tā arī neizdevās noskaidrot, kā jau sasniegtos rezultātus var ietekmēt nākamajā mēnesī pieņemamais budžeta plāns, taču valsts finansiālā situācija neapšaubām ietekmēs sociālās sfēras turpmāko attīstību Rīgā. Mums ir attiecīgi zināmas finansu problēmas, un ja mums bija jāsamazina kopējais budžets par 120 miljoniem, jūs saprotiet, tas ir 20% no budžeta. Jā, tas ir pietiekami liels uzstādījums, kas mums ir jāuzstājas. Jā. Varbūt tu saredzi kaut kur iespēju ietaupīt? Mums nav tāda plaša spektra pakalpojumus, lai kaut ko samazinātu. Ļoti daudz pakalpojumus, kuri ir vajadzīgi, bet viņus pagaidām nebija un tā var teikt pagājušas labākos finansiālās stāvokļa gados. Tāpēc es neredzu, kādus pakalpojumus drīkst noņemt. Kādus pakalpojumus Rīgas doma varēs turpmāk nodrošināt, bet kādus ne? To zināsim tikai februāra beigās. Bet no konferences dalībnieku teiktā var secināt, ka jauns pakalpojums sociālajā jomā Rīgas iedzīvotāji tuvākajā laikā nesaņems. Drīzāk jācer, ka piedāvātais pakalpojumu klāsts netiks samazināts. Tāls Bērziņš, Miķels Matvējovs, Apērons video.